Mīļie draugi, ir kādi mūsu vidū, kuriem jāpadomā un jāatcerās, ka draugi, es runāju par draugiem. Draugiem, ar kuriem patīkam būt kopā, kur tu novelc visas savas bruņas, ka tu esi ar viņiem kopā, tu brīvi čalo un stāst. Viņi ietekmēs tavu domāšanu, un ja viņi ietekmēs tavu domāšanu, viņi ietekmēs to, kam tu tici, uz ko tu paļaujies, viņi ietekmēs tavus orientierus un ietekmēs tavas vērtības. Varbūt tas notiks pakāpeniski, bet viņi ietekmēs. Tā arī ir sadraudzība. Un paklausieties vēl, 1. Korintiešiem 15:33. Nepievilieties! Ļauna sabiedrība samaitā labus likumus. Es gribu teikt, ja tavi draugi ir neticīgi draugi, un es šeit nerunāju uzreiz par tiem, kas noliedz Dievu, bet ja tādi ir tavi draugi, viņi tevi ietekmēs. Agrāk vai vēlāk viņi tevi aizvilks projām. Bet es runāju pat par miesīgiem, virspusīgiem kristiešiem. Es runāju par kristiešiem, kas aprunā un tiesā. Ja tādi ir tavi draugi, agrāk vai vēlāk tu kļūsi viņiem līdzīgs. Un tas sakāmvārds, kurš saka, ka pasaka, kas ir tavi draugi, un es pateikšu, kas tu esi, viņš ir absolūti precīzs un pareizs. Bībelīte mums to saka. Tā vide, tie cilvēki, ar kuriem tu grozies kopā, tevi ietekmēs. Un ja tu gribi, lai tevi ietekmē pareizi, tad tev jāskatās, ko tad Dieva vārds saka par draudzību, ar kādiem draugiem tev ir jābūt kopā.